dzeju. Par kriminālu dzeju, pat es teiktu. Orientēšanās spēlē pa Tukumu. Šo maršrutiņu mēs atklājām pagājušajā vasarā novada svētku ietvaros. Un fragmentiņu nolasīšu no kriminālajām vārsmām. Ir Kurzemē pilsēta maza, tur rāma un mierīga dzīve, rīt gadsimtiem senajos namos. Tur reti kāds noziegums notiek, kas ļaudīm liek nodarbēt šausmās. Nē, gadās jau reizēm, gadās, kad cilvēki sadara blēņas, kad galvā sakāpjas brandvīns un prātu nospiedas zemāk, kur tam nemaz nebūtu jābūt. Kad sirds augst varoņa gaitu, vai citiem, ko runāt vēl ilgi, par trakajiem nedarbiem spriežot. Un reizēm kāds iekāri jūtot uz lietām, kas pienākas citam, vai manta tā nauda, vai sieva, vai citādi labumi būtu, tad neiztur ilgāk šīs alkas un savāra ziepes, jo lielas. Līdz pieķerts tiek nedarba brīdī un nonāk pie likuma sargiem, kas tiesu prot spriest itin bargu, lai valdo, tad pārtrauca kliedzieni skaļi. Jūs droši vien gribēsiet jautāt, kas gan tur brēca tik špatni šai maigā vasaras rītā? Vai jauneklis mīlas sāpēs ar amora cauršautu sirdi? Vai cietējis kāds slāpju mocītis, kurš meklē, kur apveldzēt mēli? Tu grāmatu plauktiem bija pastrādāts noziegums baigs. Lūk, veikala apteksme Čaklā, kas steigusies agri no rīta, lai mudīgi sakoptu telpas, pirms pircēji grāmatu kāriem nāk šurp, lai veldzētu garu un sniegtu dvēselē baudu ar rakstnieku atziņām viedām. Šai drūmajā pazemes tumsā, ar visām slotām un spaiņiem, pār nedzīvu ķermeni klūpot, izbailēs brēca cik jaudas. Palīdz mums nonākt tur, kur mēs gribam saprast kaut kādu lietu cēloņus savā dzīvē. Un, lai tiktu labāk galā ar tām sekām, tad mēs meklējam tos cēloņus. Grabuli, jo tas viss rada tādu, tā kā pārslēdz mūsu uzmanību no tām ikdienas kaut kādām tādām redzamajām lietām uz neredzamajām, jo tās bieži vien tās daudz. Bet šajā gadījumā parādīšu dažas lietiņas. Te daudz jau ir redzējuši. Tā kā romānā Pēdējais klients Marija arī izmanto diezgan daudz svārstību. Es reāli dzīvē pati neizmantoju. Nav bijis vajadzība tādu. Kā kaut ko meklēt, varbūt šādi tādu. Vienai draudzenei vajadzēja atrast. Vienai draudzenei pazuda mašīnas atslēgas istabā. Vienā no 5 istabām. Un tad es izmantoju svārstiņu. Un arī kārtas es izmantoju. Un, protams, es atradu. Bet tas nebija tā baigais svārstiņa, bet ar kārtīm. Un izrādās, kad viņai tā atslēga bija gultā, kur viņai mazais bērns ir. Viņa bija izmisumā, jo viņai bija jābrauc uz Rīgu. Tas tajā gadījumā noderēja, bet par svārstiņu viņš mums rāda enerģijas, un viņam diezgan daudz jāstrādā. Es brīvprātīgi testikos. Ar viņu daudz jāstrādā. Jātur mierīgi. Jā. Es esmu redzējis, Pagriež siltumu. Jā. Viņš var griezties. Ja viņš griežās pulksteņa rādītāja virzienā, tiek uzskatīts, ka enerģija ir pozitīva, ja pretēji, tad negatīva. Šodien pozitīvi, viena diena bija negatīva. Jā, viena diena bija negatīva. Šodien es esmu priecīgs. Ļoti pozitīvs. Es negrozu. Ja es esmu redzējis tādus speciālus spēdiņās, kas to roku burtiski vicina, tad es viņam prasu, kur tu to roku tur krāti tik šausmīgi. Nē, viņa pati man kustās.
Roka ir jātur nekustīgi. Šitas svārstiņš ir tāds interesants, jo viņā var ielikt kaut kādas personīgās lietas no cilvēka, kā piemēram matu, kaut